Šodien vajadzētu uzšaut kādu pārmaiņas pēc klosenīti. Jānotestē mums jauna filmu partija kārtējā, jāpārbauda arī, kā mūsu process saglabājies. Uzlikām mēs te visādu spurainus, faktūrainus priekšmetus. Mēģināsim nospiest precīzi pēc tabuliņām. Tā konstatēt, vai ir kāda atkāpe no standarta vai nav. Tā, slēdži darbojās, diafragmas ir jāpiestrādā pie asuma. Gribās man uzstādīt uz kādas spalvas. Ielikām mēs traktorā spalvu. Spalva mums tā kā būtu. Pie reizes patestēsim arī perspektīvas koriģēšanu bišķi. Konkrētajam kodakam nav transformējumas visas plaknes, tikai aizmugurējā. Būtu jau ar laiku jāpasūta kādam pazīstamam Ventspils klavieru meistaram, lai uztaisa man šitam te jaunu sarkankoka priekšu ar iespējām transformēties gan horizontāli, gan vertikāli. Nu, tāds sarkankoka. Bet šoreiz ne par to, šoreiz mums ir filmas un procesa tests. Bišķi čakars mums te ir, vai kas mainās tas viss. Asums šādai kamerai parasti ir plaknē, tikai bez atkāpēm, gan no horizontālā, gan vertikālo. Ja taisa makro, attiecīgi mēs varam šeit ar plakņu grozīšanu aizmugurējā daļā tikai, diemžēl, panākt asumu gan tā ideāli. Un tad es te bišķi pagrozu tagad. Šis mums ir, lai asuma līnija ir bišķi šķērsām. Un šitā plakne mums ir, lai asuma līnija mums bišķi arī pa vertikāli ir nedaudz savādāka. Uztaisījām apmēram, nu tagad piedzīsim, tā galvenais nofiksēt visu. Tagad piedzīsim kādu faktūru. Testējumā filma. Mums ir, protams, iemīļotā FOMA 100, tikai cita partija, kā parasti, jauna. Šeit mēs liksim, lai tas mazais asums uz 5,6. Un šeit mēs liksim 1/4 sekundes. Tas ciet, patestējam. Ja. Smuki strādā. Labi. Laiks filmai. Aizvaram slēdzi. Čiks. Slēdzis ciet, laiki uzlikti, diafragma arī. Iekšā jaunās partijas FOMA 100, mana mīļākā klasiskā. Nu, liekam iekšā. Piespiežam, lai mums te nav problēma. Tā, viss forši. Tā, uzvelkam slēdzi. Vēlreiz nospiežam. Uzvilkt to jau. Jā, tiešām viss strādā. Tā. Nu ko, velkam. Velkam šīberi laukā. Un spiežam. Viss iziet no tabulām. Nu, re, testiņš veikts.
Šī brīdis otrādīgi ar melno puses priekšu, kas nozīmē, ka eksponēts. Un viss, varam doties uz apstrādi. Jocīgi izskatās, viņš tā izšķiebies, tā izšķiebtas tās perspektīvas. Ar laiku būs Ventspils Arnim jāpasūta, lai viņš uztaisa sarkankoka grozāmo to priekšu šitam te. Vai ne? Labi, ka čomi, smalki galdnieki. Principā kā senos 20. gadsimta sākuma varoņdarbos. Uzliekam virsmu, uzliekam līmenī, bišķi jāpaceļ. Patīk man, ka viss ir līmenī. Ideāli līmenī galdiņš, lai nekas mums nekur neaizslīd vai neaizpeld. Ideāls sēdēt var. Visu saliekam iekšā, aizvelkam dubultos ložu ciet. Jā. Sēžam nost un lādējam iekšā. Tāds diezgan rutīns process. Pārbaudām, vai emulsija mums uz augšu. Viss kā nākās, lai nepielīp pie tā, kas ienā loksne. Ar to laiku varam pastīties, kas mums tur ārā notiek darba procesā. Viss ātri un vienkārši. Čik un kārtība. Kā jau 40 gadi. Kā jau 40 gadi. Sāku ar šitādiem un esmu pie šitādiem atgriezies. Kaut kāda spirāle. Tā iet, ka klasika iet apkārt par īņķi. Tā, aizveram, nostiprinām. Tā, loksne ielādēta. Nekādas tumšās istabas mūsdienās nav vajadzīgas. Viss notiek melnos maisos. Laboratorija nav vajadzīga. Viss notiek studijas telpās. Aiztaisam rāviesliedzējus ciet, lai vienkārši putekļi nesējiet iekšā, glabājoties un transportējot. Reku mums bija apgriezt, ka nobildēts tā loksne. Attiecīgi mēs viņu atliekam apakaļ, ja? Ka loksne. Ka tur nekā nav. Ņemam savu mīļo attīstīšanas mašīnu. Tā, un dodamies taisīt ķīmiju. Pēdējā skalošana, nīkulīgi garlaicīgais apstrādes process ir finišējis mums te. Opā, kas mums. Nu, un velkam laukā. Abā! Mums te ir. Oho! Tā diezgan. Nu, pēc skata jau man patīk šī partija. Vismaz acīm redzami nekādus defektus nemana. Smuka. Klusenīt arī bija reizes tāda saudabīga. Nu ko, tātad šī partija ar fomu ir ģeldīga. Jākarina žāvēties. Tas nozīmē, ka šīs loksnes var iet darbā. Var iet darbā un tikt izmantotas manām izpriecām un izklaidēm. Nu, žūsti. Ai, forši.
Forši! Man prieks. Citādāk te bija visādas runas, kad esot kaut kādas nesevišķi partijas, bet šitā ir skaista. Uztīstījusies ir ļoti skaisti tāds blīvs, vienmērīgs, detalizācija vienkārši perfekta. Ļoti skaisti. Nu viss, tests izturēts uz priekšu, uz jauniem varoņu darbiem liela formāta foto jomā. Oi, skaisti. Šitā bilde, šis uzstādījums man atgādina Nelaiķa šito te Jāni Krūmiņu. Tam patika šitādas te dīvainās klusenes. Redz, pie reizes atcerējos arī sen mirušu kolēģi. Teiksim, Krūmiņa stila klusena. Jāpagaida, kamēr nožūst kādas minūtes 40. Un tad jau būs forši. Varbūt sanāks tāds smieklīgs apsveikums kādam uz svētkiem. Testiņš ar liederību. Pili jau uzkrājusies, tas ir vienkārši ūdens. 8x10 negatīvs jau ir negatīvā maģija jau tāds. Jūt spēku. Man vismaz tā ir. Šie kurs ir perfekti faktūra sanāk. Izkaltīs būs vēl foršāk. No re, pēc testiem top arī kaut kas jau liederīgāks jau. Burvīgi. Partija forša un rezultāts arī teicams. Man prieks skaisti. 8x10 tas ir varami. Grupņiks uz kaut kādiem cilvēkiem, man liekas, bija 20. Labi. Lielo bliezienu sezonu var sākties.